Dārgie draugi, sveicu visus no Zemgales, no Dobeles, un uz šejienes esmu atbraucis uz Latvijā lielāko ceriņu dārzu. Par šo dārzu es biju dzirdējis jau ļoti sen, daudzus gadus atpakaļ. Jau ļoti sen gribēju aizbraukt, bet nebija tad transporta, tad atkal slikts laiks, tad vēl kaut kas. Bet beidzot es esmu šejieni atbraucis. Un esmu ļoti priecīgs, ka esmu atbraucis. Mana doma bija parādīt to jums, lai jūs varētu sajust visu šo ceriņa dārza atmosfēru. Bet, diemžēl, caur video tas nebūs iespējams, jo šeit praktiski viss iet caur diviem maņu orgāniem. Caur redzi un caur smaržu. Un es pat teiktu, ka caur smaržu iet pat vairāk. Tāpēc silti iesaku jums visiem aizbraukt uz šejieni. Un šeit valda tik patīkama atmosfēra. Un šī smarža ir pilnīgi debešķīga. It kā atrastos cilvēks debesīs. Iepriekšējā dienā šeit notika arī koncerts. Diemžēl uz koncertu es netiku. Atbraucu jau nākamajā dienā, bet nemaz nenožēloju, ka šejienē aizbraucu. Biļešu cena šeit bija diezgan padārgas. 10 eiro pieaugušajiem, 7 eiro senioriem, skolēniem un studentiem, kā arī 3. grupas invalīdiem. Vienīgi 1. un 2. grupas invalīdiem bija ieeja bez maksas. Protams, te var iegādāties arī abonamentu, un pavasarī ziedēšanas laikā tas maksā 30 eiro. Vasarā, kad ir augļu laiks, tad ir 30 eiro. Un gada abonements tas ir 50 eiro. Šeit teritorijā atradās arī vairāki galdiņi. Cilvēki pie tiem ēda, tāpat dzēra tēju vai kafiju. Droši vien viņi to bija paņēmuši no mājām līdz, es īsti nezinu, jo nekādu kafejnīcu šeit neredzēju. Varbūt kaut kur tālāk bija, kur es neizgāju, bet, principā to visu dārza centrus izstaigāju, un tur nekādas kafejnīcas nebija. Jāpiezīmē, ka šī vieta ir Dārzkopības institūts, ir vadošais augtkopības un dārzeņkopības pētniecības centrs Baltijā. Institūts izvietots 2 pētniecības centros – Dobelē un Pūrē. Institūts veic pētījumus molekulārajā bioloģijā, fitopatoloģijā, entomoloģijā, izstrādā un adaptē mūsdienīgas augļu un dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas, lai sekmētu kvalitatīvas dārzaugu ražas ieguvi, kā arī veido Baltijas jūras reģionam piemērotas augļu un dārzeņu šķirnes. Tā ir rakstīts viņu mājaslapā dobelesceriņi.lv. Un te es esmu uzkāpis tādā nelielā skatu tornītī. Šeit var arī labi apskatīt apkārtne. Bija tiešām interesanti. Vienīgais tie pakāpieni bija tādi nedaudz paaugsti, bija pa viņiem grūti uzkāpt, bet toties, kā jau teicu, skats pavērās labs. Un vēl var pieminēt tādu mazu faktiņu, kad, ja jūs brauciet ar sabiedrisko transportu uz Dobeli, teiksim, no Rīgas vai kādas citas vietas, tad, nonākot Dobeles autoostā, nāksies noiet pamatīgu gabaliņu ar kājām līdz šim te dārzam, jo viņš neatrodas pašā centrā, viņš ir tā kā nomalē. Es autoostā prasīju, vai var aizbraukt ar kādu autobusu. Man atbildēja, ka var, bet tas autobus kursē ļoti, ļoti reti.
Nedaudz iepriekš es zvanīju pa telefonu viņiem, kad ir labāk braukt. Tas bija kādi 2 nedēļas atpakaļ, vai tad, vai tagad, vai vēl vēlāk. Tad man atbildēja, ka tieši šis laiks ir tas vislabākais, kad pie viņiem var aizbraukt. Un šis tepat pie šī dārza blakām, te atrodas tirdziņš, te pārdod gan ceriņus, gan citādus augļu kokus. Šeit ir arī redzamas cenas, pa kādām viņi pārdod šos te kociņus. Šķirņu ir tiešām daudz, un vēl nepieminēju faktu, kad pašā dārzā atrodas 75 šķirnes ceriņu. Ja nekļūdos, tad 75 šķirnes. Tas man arī viss par šo ceriņu dārzu. Ceru, ka jums patika. Ceru, ka nospiedīsiet pogu patīk un parakstīsieties uz kanālu, nospiežot sarkano pogu YouTube kanālā. Paldies un līdz nākamai reizei!